Liepājas Olimpiskā centrā spēle Latvijas sieviešu Baltijas basketbola līgā, Latvijas sieviešu basketbola līgā pusfināla spēle. Pirmais mačs starp Vega1 Liepāju un TTT Rīga junioriem. Šodien gan atbraukuši diezgan īsā sastāvā, es domāju, skaitliskajā ziņā, lai arī komandai pieteikumā ir ļoti daudz spēlētājs, tad šī nav tā reize, un jau Vītola nospēlēt tikai ir pusotra minūte. Pirmais tāds pilnvērtīgais uzbrukums arī junioriem, tiek viņas līdz groza apakšai. 2 punktu no spēles skaitās un Kristīnai Silrājai pārkāpums. Nu un tad gribēju pateikt par abu komandu iepriekšējām tikšanās reizēm. 3 uzvaras Liepājai. Nevienu uzvaru nav junioriem. Tagad Ilze Jēkabsone atkārtot arī uzbrukt Liepājas komandai. Nu, protams, Liepājai ir pārsvars gan augumā, gan arī pieredzē. Ļoti izteikts. Tagad piespēle uz groza apakšu. Jau Vītola precīzi. 3 minūtes vēl atlikušas, ko spēlēt. Dita realizē 1 no 2 sodmetieniem. 15-3 rezultāts. Vismaz tagad, jā, ir precīzi arī uzbrukums. Tā tad tomēr pārvana šīs Liepājas pressing. Laba sadarbība, ātri izspēlēts uz tālmetienu tiesu. Šoreiz neprecīzi nospēlē uzbrukumā Marijana Kļaviņa. Tagad dodas pat uz groza apakšu. Un šajā turnīrā 7,5 bumbas. Viņai vidēji ievai Vītolai 6,7. Nu, Ditai Rozenbergai gan arī 7 bumba, tikai 1 spēle ir aizvadīta. Un tagad tālmetiens precīzi arī Silrājai. Viņi bez pārkāpuma nospēlē vienkārši juniors. Neaptur viņas ar sodu. Un kas tagad? Dita Rozenberga pārtver bumbu, ja izņem no rokām Lindai Svēnei. Atgūst atkal Liepājas komandai vēl iespēju uzbrukt. Dita Rozenberga. Tālāk jau Silrājas garām gājiens pa kreiso pusi. Viņa ir precīzi. 32-19. Un Digna Strautmane precīzi. Kāpēc gribās teikt Dita? Par 100%, ja juniors ir gatavs sīkstēties. Liepāja bija plus 16, bet ļoti ātri Liepāja zaudēja 6 punktus. Tagad gan pēc minūtes pārtraukuma jau Vītola tikai līdz 7 punktu starpībai pietuvināja rezultātā juniors tieši ar Dignas Strautmanes pūlēm. Viņai 11 punktu pirmā puslaikā. Bet Liepāja ātri atbildēja jau uz Vītolas 2 precīziem tālmetieniem un pēc pirmā puslaika 44-30. Tagad junioriem ir šīs dienas spēlē 5 bloķēti metieni, Liepāja tikai 1 bloķēts metiens. Liepāja savukārt tikai 3 kļūdas, bet junioriem pat 9. 2 punktu spēles skaitās un vēl soda metiens. Tiek groza apakšā jau Vītola, bumba līdz Kristīnai Silrājai nonāk. 7 sekundes uzbrukumā, bumba līdz Ievai Vītolai, kur atkal ir sekmīgi. Pirmā puslaika Liepāja guvusi ir 14 punktus šajā 3. ceturtdaļā. Juniori savukārt tagad jau vēl pēc precīzā pustālā metiena. Kristīna Petermane ļoti cieši spēlē pret savu sezēju. Tiek vaļā no šīm važām juniors spēlētājs. Tagad bumba jau uz tālmetienu tiesa pēdējā sekundē. Praktiski Linda Svēne realizē šo te metienu. Nenožēlo, jo vismaz Liepājas komanda apliecinājis, ka var arī cīkstēties ar TTT Rīga komandu. Pēdējā spēlē tieši Liepājas spēlē pret TTT Rīga šajā te turnīrā. Junioriem no tiem 5 blokiem 4 bija Strautmanei. Bet kopumā daudz zaudējumu, protams, arī Baltijas basketbola līgā. Precīzs uzbrukums tomēr padodas arī junioriem. Tā kā vēl kādu brīdi komanda varēs varbūt vienreiz pārkāpt noteikti, tas būs nepieciešams, bet šoreiz jau Vītola Liepājniecēm un spēlēt labāk uz drošu grozu guvumu. To arī izdara šobrīd Liepājas komanda. Ievai Vītola ir iespēja tikt pie 30 punktiem. Noteikti spēle būs saistoša un 13. aprīlis atbildes spēle Olimpiskais sports centrs 17:45. Dita Rozenbergs ir labi piespēle no Daigas Līnes. Šīs dienas mačā pēdējās sekundēs uzbrukums precīzi junioriem. Selīna Mēlus nodriblē. Netiek līdz metienam Liepāja, līdz ar sirēnu. Metiens tiek izpildīts, bet tiesneši parāda, ka šīs grozs neskaitās. Un pirmo pusfināla sēriju Liepāja izcīna ar plus 16, 83-67. Pieminēšu joprojām rezultīvākais spēlētājs Liepājai jau Vītola 30 punktu, Kristīna Silrājai 25.